Šovakar. Tie, kas man vēl nepazīstas, mans vārds ir Dācis Pāris, es esmu personības izaugsmes trenere, enerģija un zemapziņas kočs un mediātore. Un mēs šovakar strādājam ar vienu lielisko metodi, kuras regulāri izmantojam savā darbā, tā ir izpirkšanas tiesa. Un šis jau mums ir 4. webinārs, kurā mēs skaitīsim daudzas lūkšanas, lai dziedinātu savu dzimtu un tādējādi stiprinātu savu vārdu. Un pirms mēs ķeramies pie manas sagatavotajiem lūgumiem, darīsim to, ko jūs jau tie, kas nāk regulāri pie manis jau atpazīstat, tad pliķiet sev pa pleciņiem šādā te veidā un sakiet, es esmu, un savu vārdu uz vārdu. Nu, jūs turpiniet, es to nedaru, lai man no fona trokšņa un pēkšņi tomēr neatslēdzās kaut kur vadas barojot. Tātad es esmu vārds uz vārds un tikai vārds uz vārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Es jau padalīšos ar savu ekrānu, kur tas ir rakstīts priekšā. Tad vēlreiz es esmu vārds uz vārds un tikai vārds uz vārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Tad ar šo mēs attīram to enerģiju, kas ir jums arī pieķērsies, un es ļaunās enerģijas sūtam prom. No 3. reizi es esmu vārds uz vārds un tikai vārds uz vārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un tad šī pliķēšana pa pleciem ir vajadzīga, lai jūs atgrieztos pilnībā savos ķermeņos. Un nākošais jūs redzat priekšā šos te lūgumus, kas ir rakstīti. Tas ir, lai mēs novērstu dažādus iemeslus, kas varētu traucēt izpirkšanas tiesai darboties. Nākā sākam, es esmu. Piedodiet, es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku veikt dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu, veselīga robežu attīstīšanu un uzturēšanu un enerģijas iepakojuma optimizēšanu. Varbūt pamaniet, ka divus ātros lūgumus apsver tādu viļņu atrisinājumu. Un parazīts, kādu viļņu atrisinājumu es izlaidu, es teiktu, ka šoreiz tas mums nesot nepieciešams. Tie cilvēki, kas pirmo reizi ir atnākuši pie manis uz webināru, atsimtot viņiem viss ir kārtībā un nekādu viļņu nav. Kas liktu, kas neļautu kaut kam strādāt. Tad dzimtas noslēpumi ir tēma, ko jūs jau redzēt arī pagājušajā reizē, tur mēs netikām, bet tad ķersimies klāt, tad dzimtas noslēpumi. Par šo tēmu es uzzināju, jau vairāk kādus 10, kādu 15 atpakaļ, kad sistēmiskos risinājumus mācījos, un tur bija par to diezgan nopietni pievērsās, ka, ja dzimtā ir kaut kāds noslēpums, tad tas var izjaut visu līdzsvaru dzimtas sistēmā, un šī enerģija, kas ir noslēpums, ir iestrēgusi, un kaut kas mums var nestrādāt. Šis noslēpums laužās laukā, tad noslēpiem patiesībā nav iemesla būt. Tam ir jāsaka tā, ja mēs visi prastu pielietot, piemēram, muskuļtestu, izmantot svārstu, tad noslēpumi neeksistētu. Ja mēs varētu par katru cilvēku noskaidrot viņu patiesos nolūkus, un mums nebūtu iespējams samalot. Mēs nevarētu samalot, un mums nebūtu iespējams samalot. Šī iemesla dēļ, protams, visi tie, kas labprāt melo, tā teiks, visas ir muļķības un muskuļu tests nedarbojās un tam nevar ticēt. Es saku, darbojās. Manu pieredze rāda, ka darbojas. Tā kā, ja jums interesē, mācieties, sadzīvē noderēs. Bet, lai tā atrisināt šo enerģiju, kas ir saistīta ar dzimtas noslēpumiem, skatīsim kopā šos te lūgumus un tad skatīsimies, kas ar jums notiek. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Es lūdzu analizēt mūsu laika līnijas un sameklēt katru un ikvienu nevēlamo apslēpto dzimtas noslēpumu.
Es lūdzu izsaukt uz šo tiesu arī katru un ikvienu, kurš ir iesaistīts šajos dzimtas noslēpumos. Es lūdzu analizēt visus notikumus, kas ir saistīti ar šiem noslēpumiem, to izcelsmes vietās. Es lūdzu pozitīvu risinājumu visiem šiem notikumiem. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu mūs visus atlaist kādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es lūdzu izsaukt uz šo tiesu arī visus manus apziņas līmeņus, Dievu un manus pavadoņus, ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos, izlikt mieru ar pagātni un virzīties tālāk mīlošā un pieņemošā nākotnē. Es lūdzu izvērtēt visas šīs enerģijas, un kad tās ir izdziedinātas, un ja tas ir vislabākais risinājums, atļautu pagātnē palikt apslēptai. Tad dziļi elpojiet un skatieties, kā reaģē jūsu ķermenis. Un atgādināšu visiem tiem, kas jau ir mani dzirdējuši to stāstot, un visiem tiem, kas vēl nav dzirdējuši, izstāstīšu, ka ķermenis var reaģēt dažādos veidos. Klasiski, ko mēs novērojam, ka mēs sākam žāvāties, šī enerģija atbrīvojās, bet varbūt arī pēkšņs nogurums, varbūt tā, ka ir sajūta, ka skuduņi skrien pa ķermeni, pa visu ķermeni, bet tam ļoti intensīvi, var palikt pēkšņi augsti vai ļoti karsti, var griezties galva, būt slikta duša, un pats ekstrēmākais ir, kad jums ir jāvemj. Tas atkarīgs no tā, cik spēcīgas ir enerģijas un cik mēs esam trāpījuši uz kādu tēmu, kas tiešām jums ir šo te enerģiju blokus radījusi. Un, ja šķiet, ka nekas nedarbojās, tad jūs ko varat pamēģināt, tad tur, kur jūs sakat pašā sākumā es un savu vārdu uzvārdu, nosauciet visus uzvārdus, kas jums ir dzīves laikā bijuši. Tad, piemēram, es tāda un tādi, dzimusi tāda un tāda. Un, kad es saku, es tāds esmu tas man ir dzimtais uzvārds, bet tā, ka esmu bijusi precējusies, man ir bijuši vēl citu uzvārdi, tad saku, es tāds esmu pāri, bijusi Dūdele, bijusi Toisa, un tad tieši tāpat jūs varat arī visos uzvārdus nosaukt. Varat lietot arī savus iesaukus un skatīties, vai tas kaut ko maina. Un, ja ir vairāk sekot arī kādas jums ir intuīcija, ko saka priekšā, ja ir nepieciešams šos lūgumus paskaidrot vairākas reizes, tad šos te vārdus pamainot, tad pamēģiniet. Jā, bet tas ir vērtīgi. Un tad čatā rakstiet, kā jums gāja, jo čatā skatīšos, lasīšu, un ja būs kaut kāda situācija, kad ir jārēģē, tad es uz to uzreiz reaģēšu. Un arī vedos pēc savas intuīcijas. Ir muskuļu testu testēju, ko man rāda. Kā uzrakstiet, kā jums bija šo lūgumu. Reizēm lūgumu ir pavisam vienkārši, nekas nopietns nenotiek, nekas, ka ķermenis īsti nereaģē. Reizēm ir tā, ka debesis uz zemi griežās kopā. Galva rēba, tad trāpījām. Galvas rēpšana ir viens no veidiem, kā ķermenis reaģē. Jo kas notiek, kad mums ir šīs ķermeniskās reakcijas, tad mēs sakustam enerģijas, un šīs enerģijas sāk lausties ārā no mūsu ķermeņiem, no mūsu enerģiskajām sistēmām. Un tad, ja šīs enerģijas laukā netiek, var parādīties pat galvas sāpes, tad, ja mums ir kaut kādi bloki, tad pēc es skatos, ko jūs man rakstat. Ja ir kādi simptomi, kas liekas, ka ar to tam ir nepieciešams pievērsties, tad es tā kā piebremzēšu. Līdz ar to ir vērtīgi nākt pie manis uz šiem te webināriem, atrast laiku svētdienas vakaros, cerībā, ka ir visi
lauku darbu apdarīti un visi kartupeļi norakt, ka jūs varat tikt. Jā, mēs drebulīs dzimtas noslēpumi ir bijuši un dzimta pateic par noslēpumu saglabāšanu. Nu, redz, cik jauki. Jā, forši ir, jūs jau sākat sajust arī to, ko dzimta jums saka. Tā ir tāda lieliska spēja saklausīt. Man palika karsti arī tāda kā neapmienātība, dusmas, ļoti īpatnē reakcija šoreiz. Jā, tad ir, var pastīties, kas notiek. Var iekšēji pajautāt, kurš ir tas, kurš dusmojās. Vai tie ir tie, kuru noslēpumi tiek analizēti, vai tie ir tie, kuri ir cietuši no tā, ka ir bijuši noslēpumi. Nu, tā kā šobrīd man nerāda, ka tur vajadzētu iedziļināties, kad šīs te enerģijas kustēsies. Ir tā, ka izpirkšanas tiesa, kā varbūt ziniet jau, ka reizēm iedarbojas uzreiz, tad lūgumu noskaitam visu momentu ir atrisinājis, un reizēm tas ir laiks. Jo ir sevišķi, ka mēs strādājam ar daudzām dvēstelēm, kas šo tiesu tiek izsaukts, un mums šie te lūgumi visi ir daudz dvēstelēm, ja mēs saucam dzimtu, un tur ir 1000 cilvēku. Un tad, kamēr viņi visi sanāk, un kamēr viņi visi izsaka viens otram savas pretenzijas, un taisnojas viens otru priekšā, tas ir process. Un tas var ievilkties. Tas var ievilkties pat uz krietnām pār 10 minūtēm, vai pat uz stundām. Es parasti saku, ka nākošajā dienā vajadzētu beigties. Ja? Tad, atkal, protams, vērtīgi būtu mācīties muskuļu testu. Ja? Sākšu jūs mudināt, dariet to, noderēs. Okay, labi, tad turpināsim uz priekšu. Spriežu galvas augšā daļa. Ja šīs sajūtas kaut kur tāds, šīs karstuma sajūtas, galvas sāpes, spiediens galvā, ja tas kļūst neciešams, tad noteikti sauciet palīgā, vajag palīdzību atlaist. Ja var turēt, mēs varam doties arī tālāk. Jā, katrā ziņā testiem rāda, varam doties uz priekšu. Labi, nākošā tēma ir diezgan līdzīga šiem dzimtas noslēpumiem, bet nepatiesa informācija, patiesībā tie ir meli. Ja, tie ir meli, kas ir bijuši kaut kur dzimtā, vai nu pret mums, vai par mums. Mēs esam paši melojuši, vai kāds ir apmelojis mums, tad skatīsimies, ko mēs varam atrisināt ar šī te lūguma palīdzību. Nav tik milzīgs, kā mēs būtu, bet vienalga enerģijas kustēsies. Ko skatām visu kopā? Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Visas manas dzimtas līnijas, visus mūsu apziņas līmeņus, Dievu un visus mūsu pavadoņus uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos sameklēt un izlabot katru un ikvienu nepatieso informāciju par mūsu ģimeni vai ģimenes locekļiem. Es lūdzu koriģēt šo enerģiju tās izcelsmes vietās. Es lūdzu pozitīvu atrisinājumu un dievišķo iejaukšanos, lai patiesība var palikt apslēpta, ja tam tā ir jābūt, kā arī, lai patiesība var tikt atklāta, ja tas ir nepieciešams, lai varētu tikt atjaunota, vibrējoša ar enerģiju pārpilna veselība. Es lūdzu, lai visi iesaistītie atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu, lai tiktu atrisināta jebkāda vajadzība pēc pabeigšanas. Es lūdzu, lai mēs visi izlīgtu mieru ar pagātni un lai pagātne paliktu apslēpta, vai arī, lai tā tiktu atklāta vispiemērotākajā laikā un veidā,
un nodrošinātu mierinājumu un dziedināšanu visiem iesaistītajiem. Un tā es aklā redzu, ka lūgums bija formulēts mazliet savādāk, bet tam nav pat tik liela nozīme, kādā secībā mēs izrunājam vārdus. Svarīgi ir tas, ko mēs lūdzam. Un tas jūs mudinās arī pašiem mēģināt kāds lūgums sastādīt, ja ir nepieciešama kaut kāda savu dzīves situāciju risināt. Izpirkšanas tiesa ir universāla metode, un to var apgūt kurš. Tad nav tā, ka man būtu kaut kādas īpašās frāzes, nu izmantot šos ātros lūgumus, kas ir Emīļas Džo Ellisas sastādīti, saprogrammēti kopdarbā ar augstākiem spēkiem. Un es tos esmu latviskojis un arī testējis, vai tie ir pareizie nosaukumi, bet kas ir atbilstošiem Emīļas Džo ātriem lūgumiem. Bet, ja jūs neizmantojat ātros lūgumus, tad jebkurā formā jūs varat noformulēt savu lūgumu, līdzīgi kā jūs lūgtu Dievu pēc jebkuras citas reliģiskās metodas. Ka jūs tad savu lūgumu formulējat saviem vārdiem, un tas darbosies. Jā, vienīgais, ko jūs mums atgādina, tad izmantot vienmēr pilno izpirkšanas tiesu, jo tas nozīmē, ka tiek izsauktas visas dvēseles, nevis tikai tās, kas ir konkrēti tiešā veidā uzrunātas, bet arī visās sarkaņdaļa un dzimtu atvases tiek uzrunātas, tā kā tas ir plašāk. Kā jums bija šo lūgumu? Kas mainījās, kā ķermenis reaģēja un kāda ir pašsajūta šobrīd. Droši rakstiet, jo tā, kad jūs komentējat, tas man arī palīdz redzēt, kurš piedalās. Un, ja jūs nebijāt pašā sākumā, tad nedzirdēt to, ka es teicu, ka es varu nezināt, ka jūs šeit esat, un es nesūtu tiem, kas ir pieteikuši, tad nesūtu materiālus tiem, kas ir pieteikuši, kurus neredzēju webinārā. Un, kad ir ekrāns samazināts, es redzu tikai 4 cilvēkus, un jāpašķir jāskatās, kas ir atnācis, kas ir aizgājis. Un ir ko pievērsties. Šoreiz mierīgi. Visiem bija mierīgi. Palika ļoti slikti. Nē, neuzspiež. Ļoti slikti kādā veidā. Kas tas bija? Ķermenis reaģēja kādā veidā. Slikta duša, bet nevēmu. Tā sliktā duša iet projām vai joprojām ar tevī? Jā, nu tad testēt, ka mums ar šo to vajag pastrādāt. Ja jums ir kaut kādi simptomi, kas jums nepatīk, tad tām no jums vai tiem no jums, kas tāds skatās, kāds puisis arī, un ir šie ķermeniskie simptomi, tad varat atkārtot kopā ar mani. Es teikšu visus iemeslus, kāpēc ir slikta duša, bet jūs sakiet savus iemeslus, piemēram, visus iemeslus, kāpēc man griežās galva. Ja? Tad kāds ir jūsu simptoms? Es vārds uz vārds izsaucu visus iemeslus, kāpēc man ir slikta duša. Arī emocijas minēt, kāpēc es izjūtu skumjas. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu visus šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Man nav papildus vārdi. Es lūdzu sev būt atvērtām un vēlēties atlaist katru un ikvienu enerģiju, kas man ir radījis šīs fiziskās izpausmes. Šo slikto dušu vai katram savs. Ja ir citi simptomi. Viens iemesls ir, kāpēc mums šī sliktā duša vai kas cits nepāriet, ir dēļ tā, ka ir kaut kāda neliela pretestība iekšā. Reizēm pat ir liela. Kaut kas ir. Es muguras ir, laikam, dzimtas cilvēki, kur uzskata, ka ir bijuši vai tiešām ir bijuši apkaunoti. Apkaunojums ir kaut kas tāds, ko mēs ļoti bieži piedzīvojam, un pat īsti nezinām, ka mēs tiekam apkaunoti. Par apkaunojumu mēs vēl neķeramies, ja tagad šobrīd tas ir tas, kas bija iepriekš. Tēma bija nepatiesa informācija, es jau vienītiem pārtiņu uz priekšu. Kā ir tagad tas līto dušu pārgājumu?
palika labāk. Un kā ar pārējiem, jo ķermeņi ir nomierinājušies, droši rakstiet man komentārus, lasīšu. Priecāšos vienmēr redzēt. Tas nekas, ka es nenolasu visus komentārus, es viņus vienalga izlasu. Jā, šī ir nopietna tēma dzimtēm. Patiesībā jau visi šie lūgumi. Es, kad izvēlējos secību, kurā mēs strādāsim ar šo dzimtu, es testēju, kuri ir visbiežākie notikumi, kuri vispirms ir jāatdzietina. Tā kā patiesībā tie, kas mums bija pirmajos webināros, tos rādīja, kā ar tiem vajag sākt, un šie tad ir nākošie. Bet tas saraksts vēl ir liels. Tad mēs esam ļoti daudz ko piedzīvojuši. Mūsu dzimtas arī vēl projām nav labi, bet ir nedaudz labāk. Man rāda, ka process ir aizsācies. Tā kā šīs enerģijas kustās šobrīd vairāk nav nepieciešams īpaši pie simptomiem pievērsties. Bet darīsim tā, ka, ja tev paliek pārāk grūti, tu vienmēr vari pārstāt līdzdarboties. Viens variants, dabūs ierakstu un pēc tam sekot līdz ierakstam, vai otrs variants, tu paliec šeit, un tā, ka mēs beigsim teorētisko daļu, tad ar praktiskā nodarbību es varēšu tieši precīzi ar tevi pastrādāt. Tad līdz kā būs normāli, ka ķermenis tiks ar to visu galā. Okay? Un tad vienkārši skaties savu pašsēt, kā tev ir. Mēs dodamies uz priekšu. Tad nākošā tēma ir apkaunojums. Un nāklā skaitām visu kopā. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas. Un atklāt katru un ikvienu notikumu, kas iekļauj apkaunošanu, pazemošanu, vainošanu vai kaunināšanu. Es lūdzu veikt dvēseles atpazīšanu visiem šajos notikumos iesaistītajiem. Es lūdzu labot šo enerģiju tās izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi tiktu saukti pie atbildības par savu rīcību. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu mūs visus atlaist jebkādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es vārds uz vārds izsaucu visus savas apziņas līmeņus, kuri tic, ka es esmu tikusi apkaunota vai pazemota uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es ticu, ka esmu tikusi apkaunota vai pazemota to izcelsmes vietās. Es lūdzu neatgriezniski šķīdināt visu šo enerģiju. Es vairāk neatļauju šai enerģijai atrasties manā ķermenī, manā enerģētiskajā laukā vai manā dzimtā. Es vārds uz vārds izsaucu sevi vārds uz vārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem
Dieva un maniem pavadoņiem ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos izlīgt mieru ar sevi un atļaut sev justies droši un drošībā, paliekot man pašai. Un kā dziļi elpojot un ieklausieties, kā reaģē jūsu ķermenis. Un tad neliela atkāpīti par šo te lūgumu es lūdzu atlaist, ja kāda vajadzība pēc pabeigšanas, tad tie, kas to vēl nav dzirdējuši, tas ir ātrais lūgums, kurā tiek lūgts, lai mēs, tad pabeigšanai, tad, kad mēs gribam, lai vispirms notiek viena lieta un tikai pēc tam būs otra lieta. Bieži vien pie konfliktiem tas ir, lai tas otrs vispirms nāk man atvainoties un tikai tad viņam piedošu, tad nepiedot pirms otrs nav atvainojies, bet varbūt arī tā, ka es vispirms pabeigšu skolu un tikai tad darīšu to un to. Es vispirms aizbraukšu ceļojumā un tikai tad es remontēšu savu dzīvokli, sociāliskā līmenī. Ir kaut kāda notikuma secība prātā izdomāta un jūs gaidat, ka vispirms notiks kaut kas, lai jūs darītu kaut ko citu. Ja tad šo te vajadzību sakārtot kaut kādā secībā notikumus dzīvē, tad tos jūs laižat vaļā. Un otra būtiska lieta, ko mēs šeit strādājam, tad ir ticējums par to, ka mani apkaunoja, mani pazemoja. Jūs var apkaunot un pazemot tikai tad, kad jūs to pieņemat. Ja? Tas ir tā, ka jums kāds dod dāvanu, jums ir iespējams šo dāvanu pieņemt vai nepieņemt. Un ja jūs nepieņemat, tad jums nekāda šī enerģija neatnāk, jūs esat apkaunoti. Ja jūs pasakat, jā, mani apkaunoja, un tas kļūst par jūsu ticējumu, un tad tur ir enerģija, tur arī, protams, ir emocijas, kas var būt saistībā ar to, ka kāds cits kaut ko ir darījis, tā kā jūs apkaunojas. Neviens jūs nevar apkaunot vai pazemot, ja jūs to nepieņemat, jūs to neuztverat kā personīgi. Tas ir, ka tam otram cilvēkam ir problēmas, kurš vēlas citu cilvēku pazemot kaut kādā veidā. Viņam ir problēmas, bet vai jūs tās problēmas pieņemsiet? Tas ir tas, ko mēs šeit cenšamies koriģēt. Ja ir kaut kāds ļoti spēcīgs reakcijas, var gadīties, ka ir ticējumi, tad, kad es jums saku, ka mani apkaunoja, mani pazemoja, jums ir ļoti spēcīga reakcija uz to, tad varat sev pierakstīt, tas ir ticējums, ar kur jums ir vērtīgi strādāt. Kas strādā ar ticējumiem, pameklēt materiālos. Šeit nebūs par ticējumiem, mēs neaiztiekam, bet iepriekš vecajos webināros tas ir bieži bijis, un arī izpirkšanas tiesas grupā Facebookā ir lūgumi tieši par ticējumu mainīšanu. Visi pēc ķīmija un līdzības vienādi, ja? Tikai jūs nomainiet to ticējumu, kuru jūs vēlaties mainīt. Kā jums pie šo lūgumu? Kā ķermenis reaģē, kāda ir sajūta šobrīd, kāds laiks ir pagājis, kad mirkļi? Cik viegli, grūti? Nogurums sajūtas skumjas, citādi, ok, jāžāvājas. Jā, es varu redzēt, ka jūs žāvājaties. Man galvenais ir nesākt žāvāties līdzi, jo ļoti grūti parunāt ir tajos mirkļos. Ir mierīgi. Jā, tas priecē. Man palika labāk, palika augsts. Jā, kaut kāds enerģijas ir aizgājis. Rūti ķermenis sastingst, jā. Vēdrakņu doņa. Tad ir atkal vērtīgi, tad, ja ir šāds pašs ķermeņa sastīgums sajūta, tad skatīties, kā tā mainās, kā tā iet projām. Nemēģināt jebkuru no nepatīkamām sajūtām nejust un nospiest kaut kur nost, lai viņas ir, jo tās enerģijas, kas tad kustās, viņām ir ceļš ārā. Viņas iet ārā, un tā, ka viņas iziet, tad viss šīs nepatīkamās sajūtas jums pārēt. Ja jūs turaties pretī, un nē, es to negribu just, tad šīs enerģijas ārā netiek. Tās ir tās pretestības. Ko man rāda, ka mēs varam doties uz priekšu, tad ņemu. Izliet mieru ar sevi un piedot ļoti priecīgi, viegli skaisti svētku svinēšana. Jā, tas tā tiešām arī ir. Un piedošana ir viens no punktiem, kas ir ļoti obligāti nepieciešams piedot sev un citiem, lai jebkurā enerģijas metoda darbotos. Ne tikai izpirkšanas tiesa, arī Latvijā plašāk pazīstamais reiki, arī tā var nedarboties, arī Elais Veronika var nepalīdzēt, ja jūs nespējat kādam piedot. Ar to ir jārēķinās, tā kā šī te piedošana sev un citiem
ir ļoti, ļoti būtiska. Ja jums ir sajūta, ka netiekat galā, tad pameklējiet manu veco webināru pavasarī. Mums bija atsevišķs webinārs tieši par piedošanu. Tad mēs no visām pusēm centāmies ritināt tieši to piedošanu. Okay. Nu, ko turpinam spriež ar neizdevīgiem dvēseli līgumiem. Mazliet cita tēma, kā līdz šim bijusi, tā kā iepriekšējie lūgumi, bet arī būtiska ar to domu, ka tad, kad mēs kādu vēseles inkarnējamies, tad mēs slēdzam līgumus pirms inkarnācijas, arī pēc tam dzīves laikā jau ar kādiem cilvēkiem, lai savu drāmu nospēlētu, savu lomu kolektīvajā drāmā varētu nospēlēt. Un reizēm šie līgumi, kurus mēs esam noslēguši, nemaz nav priekš mums tik labi. Mēs dabūnam tās grūtās lomas vai neizdevīgās lomas. Tad ar šo lūgumu paskatīsimies, ko mēs varam atrisināt. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Ar nolūku sameklēt katru un ikvienu mūsu dvēseļu līgumu. Es lūdzu, lai visu šo līgumu nosacījumi tiktu atklāti un pārvērtēti šajā izpirkšanas tiesā. Es lūdzu atklāt, kuri dvēseļu līgumi ir uzskatām par kaitīgiem vai nepiemērotiem mūsu patreizējām dzīves situācijām. Es lūdzu koriģēt visas tās enerģijas, kas radīja vajadzību pēc šādiem dvēseļu līgumiem, to izcelsmes vietās. Es lūdzu mūs visus atlaist jebkādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es lūdzu mūs izlīt mieru ar pagātni. Es lūdzu dievišķo iejaukšanos, lai visi atlikušie dvēseļu līgumi tiktu pārvērtēti un lai tiktu panāktas jaunas vienošanās, kas palīdz veidot laimīgu, veselīgu un pārticīgu dzīvi visu iesaistīto augstākajām labumam. Es lūdzu veikt dvēseļu kontraktu pārskatīšanu. Kā jūs redzat, dvēseļu kontraktu pārskatīšana, tas ir ātrais lūgums, kurā no visām pusēm tiek lūgts tieši tas, ko mēs tikko lūdzām, tad pārskatīt tos līgumus, ko mēs dvēseli līmenī esam noslēguši, ar visiem, ar kuriem esam noslēguši, tad arī konflikts risināt. Un atkal ieklausieties sevī, kas ar jums notiek. Tad mēs tādu labu darbiņu tikko padarījām, tad dvēseli kontraktu pārskatīšana arī visām mūsu dzimtas līnijām. Ja vien tie cilvēki, kas ir dzīvi, ieradīsies šo izpirkšanas tiesu, tad viņiem dzīve var uzlaboties. Gandrīz mierīgi, miers, kā kuram. Jo, tā kā mēs izsaucam uz izpirkšanas tiesu, tad tās dvēseles, tie cilvēki, kas ir miruši to dvēseles, viņiem ir jāierodās uz izpirkšanas tiesu. Un tie, kas ir dzīvi, tie var nenākt. Un tie, kas, ja viņi izmanto šīs savas tiesības nenākt, tad viņiem nevar palīdzēt. Un tad tas ir jāreikinās, ka šī brīvās izvēles planēta tomēr šeit mums ir un ar varu mēs nevienu nepiespiedīsim. Jā, svarīgi, lai mēs paši aizējam un no savas puses visu atrastam. Pulsēs sirds centrā. Ceļa nošauca. Gribas aiziet kā lācam ziemas miegā. Jā, labi, ka ir vakars. To varēs izdarīt pēc webināra. Nu ko, mēs drīkst doties tālāk. Nu, tad to arī daram. Migla pārņēma tāda acu fokusēšana uz vienu punktu.
Nekas tur vairāk šobrīd nav jādara. Tad, lai tās enerģijas izklīdinās, lai tur viss līdz galam pats var tikt atrisinās, pārvērtēšana, lai var tikt notikta. Reizē līguma pārskatīti. Mēs ķeramies klāt pie kaitīgas vienošanās. Līdzīgi kā līgumi, tikai tas, ka šīs vienošanās ir bijušas mums kaitīgas, un tās ir bijušas ne tikai dvēseles līmenī, tās var būt bijušas arī tīri cilvēciskā līmenī. Un to var izcināt arī, protams, ir izspriešanas tiesa, kā vienmēr saka, ko tam mēs darīt. Ja? Es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar visām manām dzimtas līnijām, ar nolūku labot katru un ikvienu kaitīgo vienošanos, līgumu, nolīgumu, zvērstu, solījumu, paktu, kā arī goda vārdu. Ja jums nāk vēl prātā kādi vārdi, ko izmanto līgumiem vai vienošanās, tad jūs varat šeit minēt, man vairākas prātā nenāca. Es lūdzu sameklēt arī katru un ikvienu vārdu, kuru mēs jebkad esam izrunājuši un kas samazina mūsu enerģiju jebkādā veidā vai formā. Es lūdzu, lai visas vienošanās tiktu rūpīgi pārbaudītas attiecībā uz to nolūku. Es lūdzu, lai tiktu atcelti visi līgumi, kuri tiek atzīti par novecojušiem, neproduktīviem vai kaitīgiem. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas un atklāt un izlīdzināt katru un ikvienu neatrisināto tēmu, kuru izraisīja kaitīgās vienošanās. Es lūdzu, lai visas iesaistītās puses tiktu izsauctas uz šo pilno izpirkšanas tiesu, un lai viņu domstarpības tiktu atrisinātas, un viņu vibrācijas tiktu atjaunotas. Es lūdzu, lai mēs visi tiktu saukti pie atbildības par savu rīcību. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu mūs visus atlaist jau kādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem, Dievu un maniem pavadoņiem, ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos, sagaidīt, ka visu iesaistīto labumam uzlabosies mana dzīve, veselība un manas attiecības. Kā jums bija šo te lūgumu?
Man pēkšņi pārņem tāds fona prieks, es nezinu, kāpēc. Kaut ko ar jums esmu, uz jums kaut ko noreģējis, es kādu no jums. Visās domas līdz pakalmas nezinu, ko skaitīju. Jā, tas ir interesanti. Prāts ļoti cītīgi kaut ko tur cenšas nodarbināt. Galvā vata grūti bija sekot līdz tekstam, jā, diemžēl tas tā gadās. Un zinu, esam bieži stāstījuši gan šeit, gan webināros, gan arī individuālajā darbā, ka mēs strādājam, ka pēkšņi nesapratu, ko es saku. Pēkšņi vispār nespēju atkārtot, nespēju izrunāt vārdus. Tā, diemžēl, ir. Tas ir tas blakus efekts tām enerģijām, kuras mēs sākam kustināt. Sadzīvisku bravūrību rezultātā nevajadzīgi sev kaitējuši saistību uzņemšanās dzērumā izteiktas. Nu, re, tad tās viss tad var atcelt. Ja ir sajūta, ka netiek atceltas, tad var šos te lūgumus papildināt tieši ar frāzēm, ka lūdzu analizēt katru un ikvienu saistību, kuru es esmu uzņēmusies alkohola reibumā. Vai kur ir uzņēmušies mani senči alkohola reibumā? Simtā nē. Es nē. Jā. Man nebūtu pretenzija, ja tu būtu, ko tik mēs dzīvē nesastrādājām. Bet jā, dzimtā tā, nu, protams, nu, kas teikt nav bijis dzimtā. Tur ir bijis viss tuvākā, tālākā pagātnē. Ok. Mēs, man rāda, varam doties uz priekšu, nu tad to arī daram. Man ļoti gribētu tikt līdz nabadzības tēmām, bet es kaut kā ļoti sasautos ar to, kurās vibrācijas mēs varam iekrist ar šī brīža notikumiem saistībā ar darbiem, ar ierobežojumiem. Skatīsimies, laiks mums vēl ir, tagad dodamies uz priekšu. Tātad kaitīgi uzdevumi līdzīgi, bet tā iepriekš bija līgumi, tad tagad ir darbi, ko kāds mums ir savulaik devis un kas ir bijuši mums kaut kādā ziņā kaitīgi. Tā skaitā kaitīgi, piemēram, veselībā. Ja? Tātad ir doties strādāt, nezinu, tās radioaktīvās rūdas raktuvēs. Ja? Tad tas arī ir kaitīgais uzdevums, kuru mēs šādā veidā varam risināt. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Punkts. Es lūdzu novērtēt katru un ikvienu kaitīgo pienākumu, darbu, uzdevumu, rīkojumu, pavēli, pavēsti, darāmo lietu, saistību, projektu, pieprasījumu, prasību, lūgumu un obligāto uzstāšanos, kuru mēs jebkad saņēmām. Es lūdzu dievišķo iejaukšanos. Es lūdzu atrisināt visas šīs lietas vislabākajā un vispiemērotākajā veidā, atbilstoši visu iesaistīto augstākajam labumam. Es lūdzu labot visu šo enerģiju tās izcelsmes vietās. Es lūdzu mūs visus atlaist jebkādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es lūdzu, lai visi iesaistītie atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es vārds uz vārds
Izsaucu sevi vārds uz vārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visām manām dzimtas līnijām, ar visiem mūsu apziņas līmeņiem, Dievu un mūsu pavadoņiem, ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos, sagaidīt, ka mūsu dzīves, veselība un attiecības uzlabosies. Un tieši sagaidīt ir būtiski. Ja, tie, kas bija arī pavasarī webinārā, kurā mēs runājam par manifestēšanu, tad nepietiek kaut kādu lietu manifestēšanā, tad, lai kaut kādas lietas notiktu mūsu dzīvē, kaut kas realizētos ar ticību, ka tas notiks, ir svarīgi, lai mēs paļautos un sagaidītu, ka tas notiks. Un tas ir līdzīgi kā tā, kad jūs, kāds jums pārskaita naudu, un jūs zināt, ka šī nauda ir ceļā pie jums uz jūsu bankas kontu, tad jūs sagaidat, ka viņa dienu, 2 dienu laikā, kaut kādā laikā parādīsies jūsu bankas kontā, viņi tur manifestēsies. Ja jūs tikai ticēsiet, ka šī te nauda parādīsies, tad šī enerģija nav tik spēcīga, kas liek viņai manifestēties. Protams, ja jūs zināt, ka šī te nauda ir pārskaitīta, tad liekas, ka ir ticība pietīta, bet būtiski tieši tas, ka jūs sagaidat, un arī kurām lietām, ne tikai mēs sagaidam. Tāpēc ir vērtīgs jau pajautāt, vai es ticu, ka mana veselība un attiecības uzlabosies, jā vai nē. Un ja jā, vai ir pavisam 100%, vai es paļaujos, ka tā notiks, jā vai nē, un ja jā, vai pavisam 100%, un vai es sagaidu, ka tas notiks, jā vai nē, un vai ir pavisam 100%, un ja nav pavisam 100%, visi 3 jā, tad ir vērtīgi skaitīt izpirkšanas tiesas lūgumus, lai to novērstu, lai jūs spētu gan ticēt, gan paļauties, gan sagaidīt, ka tas, ko jūs vēlaties, ka tas tiešām darbosies. Tas vai vēl kaut kas labāks. Kā jums bija šo līgumu? Lūgumu. Šo lūkšanu, kā jums gāja? Kā ķermenis reaģēja? Labi gāja. Kas tad? Vai nu viss ir kārtībā, vai jūs esat paguruši? Tas vai man priecē, kā labi gāja. Mierīgi. Bet kas zina? Jūtos joprojām apdulas vaigas vilst. Neliels excitements, aizrautība, jā. Enerģija plaukstās drusku skumjans, ja cik daudz visādu tukšu lietu darīts. Jā, arī tukšas lietas pieder pie mūsu dvēseles pieredzēm. Reizēm mums ir jādara savas tukšās lietas, lai iegūtu pieredzi to, ka tad, kad mēs tās tukšās lietas daram un savu rezultātu nesasniedzam un mēs tādu kaifu beigās negūstam no tām tukšajām lietām, tad mēs varam izvēlēties kaut ko citu. Bet ja mums būs kāds tētis, mamma, labais onklis vai dievs, kurš māca ar pirkstu, tieši, tā nekad nedari, tad to savu pieredzi negūs, un tā dvēseles mācība nebūs iegūta, pieredzi nebūs, un līdz ar to lai būs tieksme pamēģināt. Tā kā labi ir, ja var pamēģināt un ātri apjaust, ka šitais nav tas, ko es gribu sev. Un, ja dzimtā tas ir bijis vienkārši pieņem, ka katra reizē ir savu pieredzi. Un neviena pieredze nav ne laba, ne slikta, tā vienkārši ir. Tā, mēs drīkstam doties tālāk, un tēma kaitīgie lēmumi, tie, ko mēs paši vien pieņēmām, mēs paši mūsu dzimtas locekļi, mūsu senči. Un skaitam atkal kopā. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Ar nolūku analizēt visu mūsu laika līnijas un atrisināt katru un ikvienu notikumu, kurā mēs pieņēmām lēmumus, par kuriem mēs zinājām, ka tie radīs mums problēmas vai grūtības,
taču mēs vienalga izvēlējāmies tos. Es lūdzu izsaukt uz šo tiesu katru un ikvienu, kurš mūs skarbi kritizēja vai nosodīja dēļ mūsu izvēlēm. Es lūdzu atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mēs pieņēmām šos lēmumus, to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mēs neesam piedoši sev un viens otram. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu neatgriezniski šķīdināt visu šo enerģiju. Es vārds uz vārds izsaucu sevi vārds uz vārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem, Dievu un maniem pavadoņiem, ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos, uzticēties un sekot dievišķai vadībai. Un ar nolūku atzīt visu to labo, kas notika manā dzīvē, kaut arī es pieņēmu sev kaitīgus lēmumus. Un atkal ieklausieties sevī, ko jums nodarīja šis lūgums, kā ķermenis reaģēja. Šaujos. Tas nozīmē, ka ķermenis reaģēja. Pierakstīšu saviem nopelniem to, ka vienkārši esat nogurušas un gribās gulēt. Vēdrā griežas tur. Jā, tas pavisam noteikti ir daļ manis. Gaudula paliek. Vainas apziņa. Nu, pasties, kas ar to vainas apziņu notiek, vai viņa izvadīsies laukā vai nē. Ja vainas apziņa ir ļoti ar zemām vibrācijām, un noteikti vajadzētu, lai tā nepaliek tavā ķermenī. Ja viņa paliks kādu laiku ilgāk vēl, mēs to beigsim šo te kopīgo teorētisko darbošanos, ka nebūs individuāli, kad pirms mēs sāksim individuāli, tātad šīs te webināri, šī te webināra daļa. Paskatīsimies, kas notiek. Arī ar citu vainas apziņu dēļ kaitīgiem lēmumiem, ja? Man ir viena veca šāda veida kaite, esmu ļoti priecīga, ka lieta palaista. Šodien visas sajūtas slikti, galva rēvs, tad augsta karsts, vētrā griežas arī. Tev ir mazāka pieredze nekā daudz, kas ir šeit jau darbojušies. Tā kā šajā mirklī, kad mēs tikko sākam izpirkšanas tiesu darboties, tās reakcijas ir ļoti, ļoti spēcīgas. Man pašā arī tā bija, ka zem ar debesīm griezās, un jo vairāk skaitu šos lūgumus, jo vieglāk palētāt. Viss šīs enerģijas kustinās, viņas tiek dziedinātas, un katrā nākošajā reizē, kad mēs lūdzam atkal kaut kā tēmu risināt, tad tās, tie enerģijas sablīvēm, kuriem mēs varam trāpīt virsū, viņi ir mazāk.
Un tad arī ķermenim vieglāk to pārstrādāt. Perfekti noformēt. Nu, paldies. Nu, un reizēm ir tā, ka ir aizdoms, ka ar kaut kādiem mūsu bioritmiem saistībā es neesmu tādus pētījumus veikusi, bet, kā zināt, arī, ka mums ir bioritmi, tad atkarībā no tā, kad mēs esam dzimuši, kad mums ir enerģētiski lielāka enerģija, kur viņi ir zemākā līmenī, kur mums ir intelektuāli, vai kur mēs esam fiziski jaudīgākā kaut kā citos mirkļos. Ar to arī varētu būt vēl kaut kāda saistība, kāpēc mēs citreiz reaģējam spēcīgāk nekā makā, teiksim, nedēļas vēlāk. Tā kā es skatījos, vai tam nav saistība ar mēnesi fāzi, liekas, ka nē, jo tomēr, pēc šiem webināriem es redzu, ka jūs vienlaicīgi strādājat, un kādai no jums ir ļoti spēcīgas reakcijas, un kādā reizē vispār nav. Kā tur varbūt vairāk ar bioritmiem kaut kāda saistība. Par vainsēdu šobrīd mums nevajag pievērsties, tad tās tiek vadītas jau laukā, vienkārši ļaut, lai viņas iet. Ir kaut kādi ticējumi, tā tiem, kuriem ir vainas sajūta, var piefiksēt, ka jums ir jāpameklē tie ticējumi, kas jums rada vainas sajūtu. Jo, ja ir kaut kāds notikums, tad tas ir ticējums, kurš izraisa. Tad iedzimtā vaina, kas mums no reliģijas ir uzspiesta tikusi, ka mēs esam dzimuši grēcinieki. Tas ir viens no lielajām vainas sajūtas avotiem. Protams, ja ir kāds labvēlis, kurš mums vaino kaut kamī. Reizēm mēs paši, protams, sev vainojam, esam iemācījušies. Tad pēdējo vēl par atkarībām, tomēr par nabadzību netiksim, tad mums būs atkal nākošā svētdiena, ko darīt. Zināsiet, ka būs nākošā tēmas, pēc tam parādīšu, ko jau biju sagatavojis. Lai te gribētu tas nākošā svētdiena arī nākt. Bet atkarības arī ļoti būtiskas. Zinu, ka mums cimtās mēdz gadīties atkarības. Un atkarības reizēm ir noslēptas, tad atkarības nav tikai alkoholisms vai narkomānija. Atkarības arī nespēja atnest smēķēšanu vai vienkārši smēķēšana. Atkarības ir vajadzības, lai naudu notērēt kārtējā šopingā. Atkarības ir tā, ka mēs skatāmies televīziju, kad būtu citi darbi jādara, vai kaut kādas kāšu spēles spēlēm, tad atkarībām ir dažādas sejas. Un tad mēs šeit ķersimies pie visām šīm atkarībām. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar visām manām dzimtas līnijām, ar nolūku atrisināt atkarības. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu atkarību iemeslu. Es lūdzu atrisināt vajadzību pēc šīm enerģijām to izcelsmes vietās. Es lūdzu atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mēs izjutām vajadzību pēc kādām vielām vai kaitīgām izklaidēm. Es lūdzu sameklēt katru un ikvienu notikumu, kas lika mums justies slikti attiecībā uz sevi. Es lūdzu atrisināt šos notikumus to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi tiktu saukti pie atbildības par savu rīcību. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu mūs visus atlaist jebkādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es vārds uz vārds
Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Visiem mūsu apziņas līmeņiem. Dievu un mūsu pavadoņiem. Ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos. Zināt savu vērtību un sajust, cik svarīgi mēs esam un cik lieliski varētu būt dzīve bez atkarību izraisītā sloga. Es lūdzu radīt atvērtību un vēlēšanos, baudīt dzīvi, paliekot dažādu substanču un kaitīgu izklaižu neskarti. Es lūdzu radīt atvērtību un vēlēšanos, justies novērtēti, entuziasmu pilni, iedrošināti, atbalstīti, mīlēti un mūsu pašu un mūsu tuvinieku pozitīvo domu ieskauti. Es lūdzu radīt atvērtību un vēlēšanos, atpazīt mūsu pašu vērtību un vērtīgumu. Es lūdzu, lai mūsu ķermeņi saražotu serotonīnu un dopamīnu dabīgā veidā, arī no dzīves vienkāršajiem priekiem. Un ieklausieties sevī, kas ar jums notiek, kā jūs ķermenis reaģē, un uzrakstiet to man. Un paralēli es jums pastāstīšu to, ka atkarības rodas no sastrēgušām enerģijām apkārt sirdī. Tā sauktā sirds mūra, jeb sirds vaļņa. Tad ir mums bijis arī webinārs pavasarī par sirds cietināšanu, kur mēs ar to strādājām. Tad šīs sirds mūras nespēja sajust mīlestību, ko kāds cits mums sūta, ir tas, kas liek mums meklēt mīlestību citās vietās, citās lietās, tā skaitā atkarībās. Un atkarības ļoti bieži ir tikai, lai nejust to slikto sajūtu, kas mūsos ir. Viss spektrs žāvas, tirina trauksme. Kurš pikarīts sajust dopamīnu, dopamīnu dabīgā veidā arī no dzīves vienkāršajiem priekiem un vienkārša ēdiena un dzēriena. Ja jūs vēlaties, droši varat papildināt arī šo logumu ar šādām frāzēm. Vienkārši ēdiens un dzēriens varētu būt būtiski, jo ķermenim ir vajadzīgs patiesībā vienkārši ēdiens un dzēriens, nevis salātiņu, kuru pēc tam nonāk kuņģī, un tad kuņģis nevar saprast, kā lai to visu pārstrādā, jo tāpēc, ka katrai sastāvdaļā vajag citu kuņģa skābumu līmeni, un tad viena daļa strādājas, no otra tikmēr pūst. Un tad būtu runa par monodiētu, kas būtu vērtīga. Saucu brāli, bet nezinu, vai atnāca. Jā, tas tā ir, ka, diemžēl, mēs varam arī nespēt izsaukt. Mēs sev šos te dzīvos. Tāpēc, ja gadās kāds tuvinieks, kuram ir atkarības problēmas, vislabākais risinājums ir tad, ja šis cilvēks pats prasa jums palīdzību, kā atbrīvoties, tad jūs varat izstāstīt, jo tad ir atvērtākais prāts šim cilvēkam. Ja viņš neprasa, viņš neapzinās, ka viņam ir problēmas, tad mēs varam, protams, skaitīt par viņu lūgšanas. Un lūgšanas var būt arī vienkāršas. Es vārds uzvārds izsaucu cilvēku tādu un tādu, tad nosauc viņa lomu attiecībā pret jums, viņa vārdu uzvārdu, vai visus zināmos vārdus, kas viņam ir, piemēram, kaimiņu, kurš cer un traucējums labi dzīvot, uz pilno izpirkšanas tiesu. Un lūdzu viņu ierasties uz izpirkšanas tiesu un risināt savas atkarības. Vienkārši formulējums. Vai arī lūdzu ieklausieties šajā lūgumā un sākt risināt
izvēlēties palīdzēt sev, izvēlēties atteikties no atkarībām. Tā kā formulējumi var izmēģināt dažādus. Un pirmais jums būs pašiem sajūta, jā, vai šis otrs cilvēks ir atnācis. Protams, atkal ir iespēja testēt, vai viņš ir atnācis. Un tas, ko es vēl varētu redzēt, ja kad jūs izsaucat arī uz šādu izspiešanas tiesu, kā šajā te gadījumā, tad meklēt visu iemeslu, kāpēc ir bijusi atkarība, un varbūt arī pat, lai varētu lūgt, lai meklē profesionālo palīdzību. Tagad tas cilvēks arī pēkšņi pārstāja lietot kaut kādas substances vai izklētēties kādā sev kaitējošā veidā vai tuviniekiem kaitējošā veidā. Tā kā pārējiem, vai spazmas pabeidzās, nošķeltēs tās enerģijas, ja nē. Tā, man šobrīd rāda, ka mums neko pagaidām nevajag vairāk skaitīt, ka mēs tā kā varētu turpināt, bet mums esam veiksmīgi nostrādājuši vairāk kā stundu, tā kā teicu, palielīšos ar to, ko biju sagatavojusi. Žēl, ka nepaspējām, jā, gan par piespiedu nodarbinātību, kas varētu būt visiem tiem, kuru senči ir tikuši ievietot cietumā, viņam ir bijis jāstrādā par vēdertiesu, vai arī tie paši, kas ir bijuši izvest uz Sibīriju. Bet ne tikai, tad tur varētu būt arī viss, kas saistībā ar verdzību ar muškungiem, tad par cilvēku upurēšanu, tā būs kara tēma ļoti būtiska, ja, kur cilvēks nav vērtība un kur var upurēt un vienkārši kā lielgabalu gaļu izmantot, bet ne tikai, tad tur visādi medicīniski eksperimenti tiks skārti. Un tālāk ir mankārības un zādzības tēmas, un man vismīļākā bija tieksme uz rību un tieksme uz krāta. Ir ļoti lieliskas tēmas. Nu, ko, es tā lēnām tinu, pieļauju, ka jūs varēsiet apskatīties, bet šī ir mūsu nākošās svētdienas tēmas. Ja. Okay, vai ir kaut kas, ko jūs vēlaties man pateikt šī webināra ietvaros, kas mums aiziet ierakstā tieši webināra ierakstā? Tad droši tas mirklis to izdarīt. Ja nē, tad nemūsiet prom, palieciet. Uz individuālo darbu jums ir vēlēšanās, protams. Es jums saku visiem paldies, ka piedalījāties šajā webinārā, un paldies arī tiem, kas skatījās ierakstā. Man ir prieks, ka jūs sākat izmantot izpirkšanas tiesu, jo vienkārši šī metode ir lieliska. Un nāciet uz maniem citiem webināriem, ja skatāties šo te ierakstā. Tiksimies citā nedēļā. Tad pagaidām es teikšu atā. Un te es spiežu stop.